Vakar bez tu būs sižetā par kādu cilvēku, kuram izkrāp 24,5 tūkstoši, es izteicos šādi. Strādnieku mednieks Elvis gan ir pilnīgi pārliecināts, ka šajā schēmā pagale nedeg viena. Investīcija krāpšanās gandrīz vienmēr, es teiktu vienmēr, ir cilvēks pats ir aizņēmies. Investīcija krāpšana ir pavisam cita, kā pikšķerēšana ar izņēmu vēl kaut kur iekļūst tavā kontā un aizņemās naudu. Šajā gadījumā cilvēks pilnīgi noteikti pats ir ņēmis kredītus un maksājis krāpniekiem. Es operēju ar to informāciju, kur man tika dot, un es gribētu precizēt nedaudz. Šajā gadījumā cilvēks tiešām nezināja, ka no viņa konta kāds ir sākumā aizņēmies naudu un pēc tam izņēmis visu naudu, kas ir aizņemta. Šajā gadījumā es nemainu savu viedokli. Investīcija krāpnieki nekad nepiekļūst upuru kontam un neizzog no tā naudu. Tas, ko es šeit gribēju pateikt, ir, ka ja tie tiešām ir bijuši investīcija krāpnieki, tad viņš pats ir aizņēmies naudu un investē šajās platformās. Pēc sižeta noskatīšanās un papildus informācijas iegūšanas es sapratu, ka šeit visticamāk ir bijušas divas nesaistītas krāpšanas. Sākumā cilvēks ar visu sev pieejamos līdzekļus investējis krāpnieku investīciju platformā. Pēc tam, kad viņam šos līdzekļus neizdevās izgūt ārā, viņš saprata, ka viņš naudu ir pazaudējis un ka tā ir bijusi krāpšana. Tad viņam ir zvanījuši krāpnieki no pavisam citas schēmas, kas ir vikšķerēšanas schēma, jeb apčakarēšana pa telefonu, un teikuši, ka prasījuši, vai kāds ir piekļuvis jūsu kontam. Viņš visticamāk ir atbildējis, ka jā, viņš ir investējis krāpšanas platformā. Cilvēki uzreiz, krāpnieki telefona otrā galā norientējās un saprata, ka šo cilvēku varētu apkrāpt. Telefona sarunas laikā krāpnieki viņu pārliecināja, ka viņi zina, ka viņš ir apkrāpts un ka viņi redz, kur tā nauda ir aizgājusi. Paprasīja viņam personas kodu, viņš šo personas kodu visticamāk nosauca, tad apstiprināja PIN 2, krāpnieki piekļuva viņa bankas kontam, tad viņi no ātriem aizdevējiem, jeb nebanku aizdevējiem aizņēmās naudu, un tad, kad šī nauda ienāca kontā, tad viņi caur savu pieeju šim kontam, to naudu arī izņēma. Kopumā viņš pazaudēja 24,5 tūkstoši, un šobrīd viņa īpašums ir arī izlikts izsolē, un principā cilvēkam ir sabojāta visu dzīvi. Es ceru, ka tev tā nekad negadīsies, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.